Sveiki, mani sauc Kaspars Ozoļņš, esmu fitnesa treneris, televīzijas raidījuma vadītājs un 2 dzīvespriecīgu suņu saimnieks. Es zinu, ka gaļa obligāti nav jāēd 2 reizes dienā. Pie tam pārliekas gaļas patēriņš bieži vien noved pie aptaukošanās. Es zinu, ka agrāk, kad cilvēks kustējās 10-kārt vairāk, viņš pats medīja vai audzēja dzīvnieku ēšanai. Bet viņš to nedarīja, lai pēc tam pusi vienkārši izmestu ārā atkritumos. Cilvēks nesēdēja pie datora 8 vai vairāk stundas, lai pēc tam māju braucot kaut kur paķertu burgeru un vēlāk apēstu to guļot dīvānā. Mūsu izdzīvošanai, mūsu veselībai vajag daudz mazāk gaļas un daudz mazāk izšķietības nekā daudziem šķiet. Es domāju, ka mums vajadzētu uzlabot sapratni par to, kas ir mūsu šķīvī, un arī vajadzētu aizdomāties par to, ka ikdienas maltīte tiešām var prasīt dzīvību un kādu ciešanas. Tāpēc vegānu festivāls ir svarīgs, lai saprastu un uzzinātu, kas patiesībā tev ir vajadzīgs un ko tu vari mainīt, lai mazāk kaitētu sev un citiem. Es jūs aicinu uz 1. Latvijas vegānu festivāla ieskaņu koncertu. Tas notiks 21. jūlijā klubā Autentika, un tur varēs dzirdēt tādas lieliskas latviešu grupas kā The Pink Elephant, Ezeri un arī citas. Turpat arī varēs uzzināt vairāk par vegānu festivālu, tā programma varēs ziedot tam, pieteikties palīgos vai vienkārši labi pavadīt laiku. Tiekamies koncertā un vegānu festivālā!